Reiz kādā ļoti saulainā, bet tomēr netik iepriecinošā dienā 1. septembrī 210. telpā satikās jaunās 10. C klases skolēni. Pirmie iespaidi. Tā pirmā diena. Interesanti, kā būs? Cerams, ka nebūs savākušies kaut kādi ciemi atkritēji. Grib satikt jauks, foršs cilvēks, ar ko parunāt par modi. Gribētos, lai ir kāds tāds, kurš zina, kur būs labākās ballītes un ir labs draugs. Tā vienkārši un no sirds. Nereāli nāk miegs. Nesaprotu, kāpēc jau pirmajā dienā jānāk tik agri uz skolu? Gribu uz mājām. Es kopā ar Montu nāku uz šo klasi. It kā lielākā daļa pazīstamo, bet kā būs, esmu baigi satraukusies. Gan jau tu, Kerstinai, nav satraukums. Man gan ir. Kā lai apvieno visu to, kas būs jādara, un vēl treniņu? Atkal Ričards, nodevējs tāds, 7. klasē pamet mūsu, pārgājis paralēlu klasi, bet tomēr izskatās viņš labi. Kas tās par meitenēm? Klasē jaunās čiksītes parādījušās. Diezgan simpātiskas un kā nocepušās pa vasaru. Forši, Ričards jau uzsmaidīja. Interesanti, par ko iedomājās. Viņš šodien ļoti labi izstāsta. Es nāku no citas skolas, kur bija pelēks, un visi bija pelēki. Varbūt šajā skolā izvēsies kaut ko panākt. Pazīstu tik vienu meiteni, dīvaini sajūtu vien. Pārējie izstāsti tik pieauguši un... Vai tiešām mammai bija jāzvan tieši tagad? Jau pirmajā dienā izcēlos. Visus man tā skatās. Viņi taču var izbeigt. Jau pirmajā dienā visi zina, ka man sauc Edijs, kuram Nokia telefons un tās pats zvanas signāls. Pēc visai interesanti pavadīta 1. septembra, kad tika iepazīti jaunie kolēģi, šīs klases vizuālais tēls, jeb foto izskatījās šādi. Tā sanāk, bērni, ciešāk. Paldies, jā. Uzsmaini tās. Paldies, tās. Foto. Paldies. 10. C klasē bijusi arī saliedējoša ekskursija ar dažādām atraktivitātēm. Klases foto ir manāmi uzlabojies. Sanāk, bērni. Aiziet. Tuvāk, tiešāk, smaidam. Un... Jā, būs labi. Foto. Skaties, paldies. Ļoti jauki. Un tad sākās skolas gaitas. Tikai 2 skolnieki atnāk. Svētdien.
Dāl, ko tu esi? Ko tu dari? Tu reitās un dziedās? Kāpēc man ir tāds sajūta, ka es būtu skapī? Varbūt tas ir tāpēc, ka tu esi skapī. Jā, un iekpā, nulbiedz. Tā bez emocijām garšīgi izteikšu. Bet pēc 2 stundām braucoties krītas laukās visa mana seja. Tur bet paliks vienās rungās būs jāņem 10, krēms ulu veseli. Dēmne, nu tu tā esi monstrs. Lieliskais es, lieliskais tu, lieliskie abi divi mēs. Dod un kur gals kriemeļiem no dienvidiem uz ziemeļiem ar apļveida kustībām un visam šādām kustībām es kāds divi. Ar ko gan šī klase nodarbojas starpbrīžos, pēc sporta stundas duša? Bet nevienmēr skolā viss ir tik viegli. Pie 10. C klases ierodas skarbais puika no 12. klases Edvards Vārdaunis. Sveiki, 10. C klases skolā. Beidzot, jūs esat pievienojušies vidusskolas gājumu posmam. Taču, lai jūs būtu pilntiesīgi vidusskolē, mums ar pieredzi apveltītajiem skolēniem jūs ir jāiesāk. Es, Edvards Vārdaunis, šogad jūs vadīšu tukšas, kas atcerieties. Tātad, būtu vēlams, ka uz šīm lapiņām jūs uzrakstat, kas jums negaršo, ko jūs labprāt vēlaties uzēst. Būtu vēlams arī uzrakstīt to, kādā krāsā jūs vēlaties, lai jūsu sejas nokrāsot. Jo šī informācija noteikti noderēs pukšu rīkotāju komandai, lai jūs vismaz mazliet paspītināt. Jūs noteikti ceru, ka jūs pukšas izbaudīsiet no sirds un atcerēsieties uz mūžu. Ir kādi jautājumi? Tas gan nav gluži jautājums, ka piebildi. Jā, mēs jums būsim gatavi, bet vai jūs būsiet gatavi mums? Tic man. Tēma klase sasparojas un čakli nododas pie gatavošanās pukšiem. Mammas nomaina mūsu somas pret ļodām un te nu mēs esam. Visi puslīdz sveiki un veseli, pēc izdzīvošanas pukšos, pēc kopā pārciestajiem aizrautīgajiem brīžiem, 10. C klases foto izskatās šādi. Jā, bērni, sanākam. Tā dziesma, zin, don't stop me now. Foto. Malač, 10. C. Paldies C klasē, bet tagad pukšu komitejas priekšsēdētājam, īstajam Edvardam Vārdaunim. Būs mikrofons, jā.
Jāsaka, ka es nebiju gaidījis, ka jūs uztaisīsiet tik ļoti labu priekšnesumu. Man jāsaka tiešām liels paldies, ka jūs sagatavojāties un bijāt gatavi tam. Un par oriģinalitāti jāsaka, izcili. Man ļoti patīk gan tas, kā jūs progresējāt, ka jūs parādījāt gan arī visas lietas, kas vispār skolas dzīvē, kas vispār no skolas dzīves sastāv. Gan man tā duša ļoti patīk, gan arī Rolanda izdācietas, kā ar tām dikšturiem. Tā kā, jā, tiešām malāč. Liels prieks par jums. Paldies. A klase. Aplausus viņiem. Un mēs no A klases varbūt pēc priekšnesuma paliekam skatus, lai žūrija var runāt tieši ar jums. A klase runāt nemīl, bet stāsta tā labprāt. Un šovakar jūs redzēsiet, kā 10. A klase par sevi stāsta. Tās dažas lietas, kas man dzīvē patīk daudziem. Varat droši piekrist man un nepiekrist, kā draudzē. Pirmā lieta, tas ir hip-hops, mana dzīves jēga, mana dzīves stils. Nebaid, ka šai valstī mūzika un pārtika uz dzīvi, visi kopā viena liela gaisa pils. Man beidzas tie, kas raud, kad pienāks tautai labi laiki. Dzīvo vieglāk, esmu patiesis, nevis rūps, un es esmu sprīstiet baigi. Lieta divi, teiksim labāk, lieta otrā. Runa ir pa draudzenēm, kad runa ir pa viņām. Viegls svaids man seja rotā. Es gribu atrast vienu īsto, super viņas visas. Ir svarīgi, lai cilvēks labs un svarīgi, kā stop, lieta trešā. Lēns ātrums spēks, pavasaros mazliet veselīgi stresa. Man patīk hokejs, labākie Latvija, labākie mēs esam. Jā, un vēl ir lieta manā dzīvē 4, lietas 9 un 10 un tā tālāk. Un ir tā, jo tālāk sarakstā, jo sajūsmīt vājā. Par to, ka mums ir tāds domas, mēs esam priecīgi. Vai mēs tālāk atzīt esam liela vai priecīgi? Neuztrauc, ir tik nemaz, neuztrauc, jā, neuztrauc. Par to, ka mums ir tāds domas, mēs esam priecīgi. Vai mēs tālāk atzīt esam liela vai priecīgi? Neuztrauc, nemaz, jā, neuztrauc, neuztrauc. Par ko es cīnījos, par to, ka tā pa īsu. Un pēc iedzīgas vīstu intervijās, lai tu saprastu, ka viss, par ko es runāju, ar mani notiek katru dienu. Tā, ka nav grūti uzrauties uz priekšu. No tāda veida gadījumiem, kā šis, esmu viens no tādiem gadījumiem, kuram viss tik un tā zemāk jau nav, kur tad ko. Es rakstu un stāstu daudz, kur visu to. Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little
yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah, you know what it is. Everything I do it big. Yeah, screaming that's done. When I pulled up the lot, that's done. Right down the town, when you see me, you know everything. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. I put it down from the whip to my diamonds. I'm in black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Stop. Tas nu gan nekam neder. Cik reizi var teikt, ka kaut ko labu var izdarīt tikai tad, ja strādā kopā, komandā.
atkal vārdu žūrijai. Varbūt šoreiz sāksim no Edvarda Lapas sēdokās 12. C klases pārstāvis Sabīns Vērts. Paldies jums liels, bija ļoti daudz priekšnesums. Man ļoti patika stāsta attīstība, ka beigās tomēr jāstrādā kopā vienmēr. Un paldies par dziesmu, paldies par dejām un malus. Jā, kā jau Sabīna minēja, tad tā gaita attīstījās un beigās viss beidzās laimīgi ar vienu kopistisku dziesmu, un es jau skatos jau rokās un plecos atdušies. Ko es varu pateikt? Man ļoti patīk horeogrāfija, ka jūs tomēr, tā dejotāja klasa. Man patīk abi sportbeja dejotāji, gan Jūlija, gan Gāvis. Arī patika tas kautiņš starp Matīs un to meiteni. Tagad es viņu neredzu. Agnes, jā. Un vēl man patīk tas, ka diezgan daudz mūzikas instrumentu tika izmantot, gan akordions, gan divas ģitāras un arī bungas lodiks, ja? Kā viņi sauc lodīgi pareizi, es nezinu. Džamba, labi, džamba, un tev tā arī ļoti labi izdevās. Tā kā, jā, paldies par priekšnesumu, un jūs esat savu mājas darbu izpildījuši. Paldies! Noguruši, nomocīgi, netīri, bet, ārklasīt jau formā. Man ļoti patīk mūzikas izvēle, īpaši ar Ramštēm. Mēs jau kā vācu skola, tad cerēs mēs tāda smaga, brutāla grupa, jā, kaut kur aizliegt varbūt, jā. Bet man patīk. Paldies! Jā, man ļoti patīk jūs priekšsums. Uz beigām varēja just, ka tiešām ir tā saliedētība starp jums. Manuprāt, jūs esat ļoti daudzveidi, tā ļoti daudzpusīgi. Un jums šajos 3 gados, manuprāt, būs viegli sastrādāties. Paldies! Kā nākošie uzstājās 10. D klase. Lūdzu, skatu. Tiešām tik seksīgi tevi vispār. Šķigot, tad es uzspēju, ka aizskatu.
mēs visu. Šis laiks pienāk visiem, saprotiet. Mums katram ar to ir jācīnās. Es esmu arī viņu redzējis. Es zinu, kā tas ir. Man likās, tu biji meitene. Nu, labi. Mūsu grupiņa aug, paskatieties. Nu jā, mīlestība tā ir laba lieta. Dvēseles maize, saprotat? Nē, mana dvēsele lido apkārt debesu jumu. Vēl 2 mīlnieki. Vai tas nav jauki? Mums atbalstīs ar savu mumu. Tas nav labi. Vai jūs nevēlaties kāds pastāstīt kaut ko? Mēs esam šajā vietā, un tā ir tik laba vieta. Es nezinu, bez jums te nebūs tik labi. Strādā Jānis, es, un, jā, Kornēl, kad viņš aizgāja, cik žēl. Mēnesis viņš vēl lido pa gaisu. Jā. Saprotu, tā ir viņa dvēsele. Man galva kūceļa bērni rokas rīts, pēdas mans vīrs. Es traucos tevi vēlreiz atbraucīt, es trauki plīs. Es mojus vēlreiz, sekundes piedzēšu, nevarētu ceļu vēl. Man tāds pirmais priekšstats par jūsu klasi radās, ka jūs esat tādi baigie bohēmisti. Bet man ļoti apbēdina tas, kad no klases nepiedalījās visi, cik es saprotu. Mēs esam visi klases sirds. Jūs tā mierīgi ir tādā harmonijā. Ļoti labi. Tad ceru, ka jūs arī līdz skolas beigām tāda arī būsiet. Turēsties jūsu sirds kopā visi, ja?
Man uzreiz jautājums jums ir, vai jūs bijāt sagatavojuši savu mājas darbu? Nu tā, ar tīpas izcīsi nepastīt. Nu tad redzēju. Kad bija jāsāk gatavot? Kā lūdzu? Kad bija jāsāk gatavot attiks no tā? Sen. Nu, 2 nedēļas, man liekas, jau 2 nedēļas tur pazinās. Bet... Filozofiska doma! Improvizācija baigi labā lieta. Pirms 2 gadiem, kad es biju jūsu vietā, mēs arī pēdējā dienā izdomājām. Un atšķirībā no mums vismaz sanāca, jo mums tiešām nesanāca. Tas bija labi. Nevar tikai žēl, ka es nepiedalījos visu šajā projektā un daži skolā vienkārši neiektās, bet, paldies tikai tā, ka jūs uzdrošinājāties vispār. Bijāt radoši, jūs bijāt sirsnīgi savā starpā un jūs bijāt, jūs radījāt tādu skaistu bohēmu, tādu harmoniju arī. Mums ir galvenais par draudzību. Paldies jums! Paldies, 10 dēļ. Paldies jums par tēšiem. Paldies 10 D. Un vai 10 B būs sagatavojusies? Ir, jā. Tad aplausi 10 B klasē. Pirms 10. B uzstājas, es vēlos, lai jūs klusāk esat, un mēs iepriekšējo klasi vispār nevarēja dzirdēt, jo jūs visi sarunājaties un tāds fons čalošanas. Es ievēroju, es lūdzu klusāk esat, tāpēc, ka nevar dzirdēt, ko klases runā. Čalosiet pēc tam. Paldies. Šeit mēs neesam daudz, bet arī pārējā klase ļoti aktīvi palīdzēja un piedalījās ar savām idejām. Tātad mūsu klasē mācās ļoti daudz radošu bērnu, kas savu radošumu izpauž pēc stundu laika.
bet tāds labs izpildījums. Man patīk, ka meitenes vienkārši ekscelenti dejo. Un čāļi izpildījums visu. Labas māsas! Paldies, Dievs, paldies! Jā, man uzreiz jāuzteic puiši, man no tām biksēm ļoti pārsteidza, tas man ļoti patika. Meitenes bija sagatavojušas deju, tas man arī patīk, ka viņas tomēr spējas. Tikai baigi klusā mūzika bija tas vienīgais traucē, bet no jūs vismaz... Un pats sākums ritms, tas stoms bija ietika domāts. Tas arī bija ļoti labs. Man vispār patīk tas, ka jūs ar humoru piegājāt tā lietai, un vislabāk atziņa, kas man patīk no visu šī dežas, bija tas, ka par tām kāvētajām stundām, ka mēs būtu miljonāri, man ir tāda liela problēma ar kāvētajām stundām. Tā kā, paldies tās par priekšnesumu. Jūs atklātība, jūsu radošums un šī radošā oriģinālā pieeja. Paldies puišiem par pārsteigumu. Bija, jā. Jā, nu jāsaka, ka puiši tiešām pārsteidza. Meitenes arī. Bet skolotājs viņš bija izcils. Paldies, 10. B klasē. Aplaus, aplaus,